katrā ziņā jau bija tā. Viņš, manuprāt, tobrīd šeit bija arī vienīgais ķirurgs, bet šeit taču bija ļoti plaši, te bija nodaļas, visas terapija, infektoloģija, dzemniecība bija, ginekoloģija, bērnu, nu viss, kas tikai varētu būt. Kaut gan tad jau drusīti, nu, palika mazāk, speciālists palika mazāk. Nu tā, nu, bet šī māja bija, jāsaka tā, daktarim pils, māja, darba vieta, viss kopā, jo te viņš pavadīja ļoti daudz laika. Nu, viņš vakaros aizskrēja varbūt pēcpusdienā uz māju, kaut ko iekost vai vēl kaut ko, bet tā viņš atnāca atpakaļ, ja viņš vakaros ļoti ilgi bija. Bet bija jau arī tā, kad tas darba lauks bija ļoti plašs, tepat bija arī neatlīgumā palīdzība, kura veda pacientus, un toreiz bija daudz gan traumu, gan visādi, gan arī pacienti paši nāca un meklēja, un jau bija iepazinuši, ka tas ir doktors Jēkabsons, kurš vienmēr labprāt sniegs palīdzību. Un īpaši tādu kā ķirurģisko palīdzību. Un tā kā cilvēki apgrozījās un bija viņš labprāt visiem palīdzēja. Vienmēr bija šeit uz vietas un vienmēr bija atrodams. Tā kā cik stundas viņš diennaktī nostrādāja šeit, to es nezinu. Tas bija, nu, katrā ziņā darbam laiks bija vairāk veltīts nekā šeit. Nu jā, ņemot vērā vēl, kad, jā, viņam patikās arī šeit, ka tā ir viņa vieta. Viņam patikās, acīm redzot, justies saimniekam šeit, jo doktors bija arī ar pārtraukumiem, daudzus gadus bija arī galvenais ārsts. Tas bija ar pārtraukumiem, tur periodiski nāca drusku kaut kas pamainījās, vienmēr kaut kādi strīdi gadījās, kaut kas, nu tā vienmēr gadās, bet tad jau kaut kad 90. gados tad pavisam drusciņi mainījās viss. Tā kā tā, un kolektīvs bija liels, nu, bieži bija visādas sveikšanas, visādas jubilejas, tās visas tika ar sveikšanu atzīmētas, un fotogrāfijas to tiem laikiem ir saglabājušās, kad kuram kāda jubileja bija. Darbs bija organizēts, nu, vispār ļoti labi organizēts darbs, bija rīta 5 minūtes, un nodaļu māsas vai ārsti nāca atskaitīties, ātrā palīdzība atskaitījās par savu padarīto darbu iepriekšējā diennaktī. Tas tādā ziņā ļoti labi bija. Protams, doktors bija bieži vien arī ass un varbūt tīri nepieklājīgs reizē bija savā uzrunā, bet nu, tas viss piederēja pie darba. Ar vairākā kolēģi mēs patiesībā sakot, mēs bijām kontaktos katru rītu, kā es jau teicu, tajās rīta 5 minūtēs bijām. Nu, ir reizes, kad vairs nāca arī prasīt kādu padomu, viņš nāca arī, jo viņa zināšanas, protams, ka vairāk bija ķirurģijas jomā, kaut kā, nu, palīdzības sniegšanas ziņā jau mēs lielākā daļa arī visādi sniedzām palīdzības, nu, izņemot tādu ķirurģiju, kādu laimējās viņam sniegt. Tā ir laikam ārkārtīgi liela neatlaidība, ar kādu viņš ir gan uzturējis pats sevi, savu ārsta praksi, savu laiku dalījis tā ar lielu neatlaidību, lai tas viss būtu. Nu, tas nebija veltīta, viņa dzīve tiešām nebija sev veltīta, tā bija veltīta darbam, veltīta pacientiem. Ko par citām īpašībām vēl? Es domāju, tas ir ļoti daudz, ka cilvēks vienā darba vietā nostrādājas ap 60, es tā precīzi tagad neatceros gadiem, un visu laiku ir bijis pacientu cienīts, meklēts. Vēl pat pēdējā laikā, nu, jāizbrauc pie Jēkabsona, piemēram, dažs pacients saka, nu, tas ir vecs ieradumiņš, tas tā ir bijis. Nu, labi, nu, aizbrauc paprasīt, ko viņš saka. Nu, ļoti normāli. Nu, ja pareizi zinu, tad tas ir tā, kā tas bija tad, kad Nairas beidza institūtu, ka toreiz medicīnas institūtu, toreiz bija valsts sadale, kuras rezultātā katrs reizē izvēlējās, reizē viņu iedalīja uz to vietu, kur viņš varētu iet strādāt, un tie bija lielākoties nākamie 3 gadi. Pēc 3 gadiem cilvēks varēja pats arī, tad bija atstrādāts valsts dotācija, acīm redzot.
Un pēc tam varēja izvēlēties, kur iet. Bet acīm redzot, ka tā pieķeršanās tai medicīnai un jau tā iepazīšana, un tas viss jau bija tik lielā mērā, kad nebija nekāda vajadzība, acīm redzot, nekur iet. Viņa dzimtā puse, cik es zinu, ir, kur bija viņa vecāki un viņa brāļi, bija tā Kandavīra un bija, jā, un tā kā es zinu, ka viņš brauca ciemos uz Kandavu, un tad arī māte un tēvs, manuprāt, arī šeit kaut kādu laiciņu bija, to es arī tā drusku atceros. Vaira nostrādātos gadus aucē, viņa atpazīstamība iedzīvotāju vidū, jo tas jau ir, tie jau ir milzonīgi gadi atpakaļ, ka tā paudze, kura viņa pazina toreiz, jaunā paudze jau vairs tādā ziņā nepazīst viņu, bet tā bija cita paudze, bet vienalga tas paliek cilvēku atmiņās, tas paliek, pārvadās arī no vecākiem uz bērniem pārvadās, un viņi arī zina, ka bija tāds doktors Jēkabsons. Un ka viņš vienmēr palīdzēja, ja bija nepieciešams, ja vajadzēja palīdzību. Es domāju, ka tas vien jau ir ļoti, ļoti daudz, kas tas ir. Un šādā situācijā, pēc nostrādātiem gadiem, kur ir ap 60, domāju, ka cilvēks ir ļoti, ļoti pelnījis augstu apbalvojumu. Droši vien tā.